Daba patiesībā ir tā, no kurienes mēs cilvēki ceļamies un nākam. Bet laika gaitā cilvēce ir aizvirzījusies ļoti, ļoti tālu no dabas. It īpaši tie, kas dzīvo pilsētās, kuru ikdiena ir saistīta ar, kāda ir mūsdiena. Un kā mēs varam atgriezties atpakaļ pie tā, kas mēs esam. Būt tur, pavadīt laiku tur, no kurienes mēs nākam. Daba, mēs esam dabas sastāvdaļa. Tāpat kā ir dzīvnieki, putni, augi, mēs arī esam daļa no dabas, bet mēs no dabas esam aizvirzījušies ļoti tālu. Atcerieties senos laikus, kad cilvēki ļoti daudz civilizācijas dzīvoja pēc dabas likumiem, saskaņā ar dabu. Bet tagad, cik tālu ir cilvēki, no tā viss ļoti tālu. Un atgriešanās atpakaļ pie dabas, tas ir atgriešanās atpakaļ pie mums pašiem, pie tā, kas mēs patiesībā esam, kādas būtnes mēs esam. Un pavadot laiku dabā, mēs atgriežamies atpakaļ pie sevis. Esot vienatnē, mēs sākam sadzirdēt sevi, ieraudzīt sevi. Tad, kad mēs esam vieni paši, mēs varam būt tādi, kādi mēs esam patiesībā. Te ir arī tā pozitīvā puse, būt vienam. Tu var būt tāds, kāds tu esi. Vājš, neperfekts, jo esot cilvēkos, ir varbūt cilvēki, kuru priekšā mēs varam būt tādi, kādi mēs esam. Bet ļoti daudz cilvēku priekšā mums ir jābūt tādiem, ko no mums sagaida. Mēs sabiedrībā esot cilvēkos, mēs uzliekam ļoti daudz maskas. Un tā mēs, tā kā pazaudējam sevi. Attālinamies no sevis. Un bieži vien dzīvojot starp cilvēkiem nepārtraukti, lietojot visu šīs maskas, būt ērtiem, labiem, pietiekam labiem priekš citiem, tā mēs patiesībā bieži vien pazaudējam paši sevi. Pazaudējam sevi tādu, kādu mēs patiesībā esam. Padomājiet, vai jūs varat būt brīvs un tāds, kāds esat, jebkuru cilvēku priekšā. Kaut kādu cilvēku priekšā, bet ne visu. Un tie cilvēki, kur priekšā tādu varat būt, bieži vien ir diezgan maz. Darbā, kolektīvā, priekšniecības priekšā mēs varam būt tādi, kādi mēs esam. Nevienmēr. Arī draugu priekšā, radinieku, tuvinieku. Arī ne visu. Un tā mēs patiesībā tiešām tālinamies no sevis. No tā, kas mēs patiesībā esam, kādi mēs esam. Un te arī rodās arī tas, kad bail būt vieniem, bail ieraudzīt sev patieso, satikties ar sevi, bail no savas iekšējās balss, jo daudziem tādu vispār nav, kas dzīvo saskaņā ar prātu tikai, kuram nav savienojums starp prātu un sirdi, jo sirds balss ir dvēseles balss. Un prāts ir tikai dzīvo šajā dzīvē, bet dvēseli dzīvojas visas mūsu iepriekšējās dzīves un zina daudz vairāk par mums nekā prāts. Un sākot klausīties dvēseles balss, mēs varam ļoti daudz ko par sevi iemācīties, uzzināt un arī dzīvot atbilstošāk tam, kā mums tas ir jādara, dēļ kā mēs esam šeit nākuši un ko mēs esam augšā pirms iemiesojuma izlēmuši izzināt, iemācīties, apgūt. Kaut kā tā.